Šai vietai ar vārdu jūtām, vietai ir daudz vairāk. Šīs operācijas arī izstādē ir tikai paši. 3 jauni daudz sološi un 3 tradīciju pieredzējuši tradīciju kopēju un mācēju. Un tad, lai tā teikt, tiem, kas ar mazāku pieredzi mazinātu šo te lauku druģa ilgumu, šurp nāk Katrīna. Apsveicam gan ar šo, ka viņi piekrist piedalīties, gan arī vispār šeit Katrīnai pirmā izstāde, kas nav skolas izstāde, kas ir nopietnā izstāžu zālē. Vēlreiz aplausus. Es jums parādīšu, kas ir maisiņos jaunietē. Šis viss ir. Tas ir tam dēļ, lai visiem tiem, kuri saka, ka nodarboties ar mākslu nav rentabli, ir tas šitas vēl kaut kas. Kopš šī gada viss ir pilnīgi savādāk. Un viss var teikt tā, ka tagad vārds tev un pēc tam kādiem sveicējiem. Sveiki, man sauc Katrīna. Es mācos Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolā, 1. kursā. Mācos audio-vizuālas komunikācijas dizainu, jeb multimēdijus. Par šo gadu, teiksim, apgūst diezgan daudz ko jaunu no pedagogiem. Un, līdz galam vēl savu rokrakstu neesmu atradusi, tā teikt. Tā skatoties, man ir darbiem, viņi ir visur apkārt, nekas tāds konkrēts vēl nav. Bet es domāju, ka ar laiku paliks tikai labāk. Daudz ko es nevaru īsti pateikt. Es vēl esmu piemēru to, ka pārstāv no darbi tādu iedvesmojos pats no paša mūsu jūrkalns, no jūras kuģiem. Arī tādā ziņā, kad mēs mājās runājuši, par ko es varētu tā taisīt, zīmēt, glaznot, mēs bijām runājuši, ka varētu kaut ko ar kuģiem, jo viņam ļoti patīk, sen jau tur pirms pāris gadiem viņš man teica, ka viņam paīgi kāds tos kuģus tur glaznoja, zīmēja. Un kaut kā tās arī nonāca pie tā, ka arī par godu viņam es gribētu veidot kaut ko tieši saistībā ar to kuģiem. Katrīnas sveicējiem. Jau pateikt arī varēja. Krusci. Tad kā nākošā, gan pēc vecuma, gan arī pieredzes, ir Luīzes filmi. Vai interesanti bija ar Luīzu, mēs gan ilgas stundas kopā vadījām. Ko es gribu teikt, ka tie, kas ir gājuši cauri vienām un tām pašām līdzīgām skolām, viņi Liepājās Rīgā, ir kopīgi valoda neatkarīgi no vecuma. Bet pastāstīt. Sveiki, man sauc Luīze. Un mēs neesam mans hobijs ir fotografēšana. Varbūt es esmu fotografs. Kā kurš to grib uztver? Tad man ir fotodarbi, sākot no fotografijām līdz pastkartēm un pat grāmatai. Kāds varbūt, es zinu, ka bija kāds no uz grāmatas atklāšana, tad jau zinu to vairāk, ko aizmurs stāvs, kāds ir skapis. Bet, man ir izlikti 3 darbi. Tu uzskati, ka nē, tā. Es zinu, ka Luīzai ir daudz ko teikt, bet tā kā mums visiem jāiet uz koncertu, tā kā mēs nāksim atpakaļ, tad viņa izstāstīs visu to lielu stāstu. Bet pašreiz, diemžēl, ja mēs tā sāksim, tad mēs līdz kādam nemaz netiksim. Tas nebūtu glīti. Bet tur ir, tur meitene roka. Īsāk sakot, Pastkarts ir mans Liepājas, es arī pabeidzu to pašu skolu, Katrīna mācās,
ir Liepājas diplomdarbs. Diemžēl Jūrkalnē īsti nav mums izveidojušies tādi suvenīri, ko mēs varētu saukt par pašu jūrkalnieku veidotiem. Tāpēc es ņēmu tos drošus rokā un izveidoju 20 pastkaršu komplektu. Tie ir pašportreti dažādās Jūrkalnes vietās, un es tur griežos, kas ir ar vēju saistīts, jo vējš mums nav svešs. Un tajā laikā vēl joprojām tas bija arī tāds mazais protests pret esošo, nevis esošo, bet cerams, ka ne nākotnes vēju parku. Un, jā, un tur otrā pusē ir vēja nosaukumi, tāpēc tur ir vēja šie pirāstāvi. Stūrītī ir pašportretu fotosesija par godu Kārļas Kalvis pasakāja meža gulbji. Es esmu gulbis. Un tas arī tā Liepājā, pēc skolotājas Ievs Etners. Man ļoti mīļa bilde tā vertikālā. Es viņu vēlos 4x5 metru apmēram. Un tad jau ir saulriešu fotosesija, nevis fotosesija, bet fotogrāfijas. Un saules rats mana fotogrāmata. Nu, sveicēji! Nu, kāds kaut ko paslīmumā? Kaut kā man likās, ka tās jaunās meitenes mums ir tā kā viens vecums un tās atšķirēs ar tā kā viens, bet izrādās ne tā gluži nav arī jauno meiteņu starpā tur ir 10 gadu atšķirība, kas, protams, nav maz. Bet tas nav svarīgi, svarīgi ir, ko viņas var. Viņas var daudz un labi. Sākam ķērā. Jā. Pabeidzot Liepājas mākslas skolu, diploma darbā iekļauju noskaņu, kas ir sapņu ķērāji, tāda mana iedvesme, kas bija. Un tas aizsākās tad tieši ar tambūrēm sapņu ķērājā, bet pēc tam jau es pieliku makramē apakšā. Un jau pēc tam jau pienāca klāt arī puķu turētāji un vienkārši šādi sienas dekori. Un tāds mazliet tā kā apaudzējās, iemācījos visu pati vienkārši no YouTube, skatoties. Un, jā, man ļoti patīk, es pats skatos, šitā varētu, tā varētu. Bet tajā laikā man pietrūka zināšanas, kā šo produktu pozicionēt tirgu, jo tas ir dārgs produkts, jo laikietilpīgs, lai to uztaisītu. Un pārdot es viņu nemācēju. Līdz ar to 2 gadus atpakaļ man bija tāds, šito visu malā lieku un principā es beidzu. Un pa to laiku es mācījos mārketingu un videogrāfiju. Un tagad es video filmēju citiem uzņēmējiem. Un šī gada sākumā man atkal atnāca tāds, varētu atkal tā kā uzsākt kaut ko tādu darīt, bija tāda vēlme iekšēji to darīt. Un tad nāca šis piedāvājums par izstādi, kad varētu, Kristīna gan sākumā teica, ar video varētu kaut ko, bet man tāds, es gribētu šo te atkal. Jā, tad ir tāpat atkal jauni darbi, lampa, kas ir pirmā lampa, un man ļoti patīk lampas vispār, un tad es plānoju, lampas varētu būt mans nākošais tāds paplašinājums. Tad man ir jautājums tāds, tu sev to firmas zīmi, tā tev ir kūvāte. Jā. Bet aiz tevis mums sekos vēl pulkāks kūvāte. Kas tas mums te notiek? Tur kā? Lūdzu izskaidroju. Jā, tas nosaukums nāca tā, ka es domāju, ko varētu. Vispār no sākuma es domāju anglis. Bet, jā, bet tad man likās, ne īsti, tā kā ne, jo mēs esam latvieši un gribētos tomēr to latvisko. Un tur tā jūcīgi izklausījās. Bet kāpēc kodi? Tāpēc, ka tie ir diegi un kodi, kas mums ēd tos diegus. Tāpat kā mēs. Jā. Bāties iekšēji ar tādu diezgan citreiz varbūt tādu. Bet godīgi
rīkojāt viens? Nē, tas apstiprina to teoriju. Kad apnišā jārādīšu. Es biju divreiz. Bet tas tikai ir tā teorija, ka nekad nav tā, ka ideja uz pasaules kaut kur nonāk viena. Vienmēr viņas ir vismaz 3 vienlaicīgi. Kodas ir ļoti grūti iznīcināt. Tā, nu, kurš ir kaut ko teikt tā? Jā. Ko? Tu man vēl mīļā parakstīs akmens, es jau pasmēju. Tiem, kas nezina, mums ir tradīcija, ka tie, kurus izstāda parakst akmeņus, mēs viņus krājam, un ir jau daudz, un būs vēl, mēs to te atstāšu. Tad ir prastāšana. Es ceru, ka jaunās dāmas apzinās, ka tad, kad es iešu pensijā, tas nemaz nav tik tālu. Droši vien jau viena no jums vai kolektīvi, jums būs šī stafete jāpārņēma. Kurš tad cits? Labi, mums ir vēl viena dāma, kas arī šo skolu beigusi, bet tā, ka viņai ir bakalaurs, un tad viņa bija tādā saprātīga un laicīgi, diemžēl, atteica savu dalību. Domās 4, nu, kā ir tā. Kura tā ir? Viņa šlāgera. Viņai, nu, tur arī, nu, es jau pat, tas sākumā es biju iedomājusies, ka viņas būs 4 un aizņems visu zāli. No tad, kad viņas palika tikai 3, es domāju, ne, tomēr jāsauc tā kā vecais zālums. Un jā, un arī, bet es kaut kā arī, es biju iztēlojusies, ka šī daļa būs tāda vairāk spilgta un tā būs tāda. Tā kā priekš omēm, jā? Ar ko? Nē, kā šitām ir krāms. Nu, īstenībā krāms te ir visā. Viņus visas sirgs ar perfekcionismu. Tas bija jāpēc, cik tā viena ķemmēja pusdienu, tā otra mazgāja un tvaicēja un ko. Mīļās, tad priekš kam vajag. Nu, bet tā, jums tāpēc, jā, uz visām vietas. Kāpēc nav cik kamols kodēt? Jums komplekts. Viņi grib iznīcināt mūs. Bet tu pastāstiet kaut ko labi. Ko mēs labi? Pirmkārt jau Jūs jau varat uzraukt kaut ko dziedot. kodes mums radās 5 gadu atpakaļ jau stabili. Pēc, ka mums, ja ne vairāk, jau 6. Tā kā Anī, mēs bijām pirmā. Man arī. Viņai jau Mēs tik tagad uzzinājām. mums pat ir skices sazīmēts, kāds izskatās kods uz papīra. Logo mums bija, jā. Ko mēs var teikt, saslimuši ar to esam un pamazam rušinam, nu? Un jā, nu galvenais jau ir tas, ka iesākām ar to, ka gribējām sev tautstērpus papildināt, jo tautstērpi, kā zināms, suiti ir dārgi. Un pirmā aizraušanās un pirmā mācīšanās bija cieši ar tautstērpu, ar jostām. Un kas nu kurai tagad ir tuvs, to tā grūti pateikt, jo tā darbība notiek tā, kad mēs ievelkam vienās stellēs un tad visas 3 pēc kārtas vienīgi, ko mēs mainam, krāsu, dzīves krāsu, bet raksti tad paliek. Bet mēs nekad negribam, ja tā ir gaudījis sarkanu, es arī es neaudīšu sarkanu. Ja vāja gaudījis zilu, es arī zilu. Nē, tā mēs tā gribam kaut kā atšķirties, tur var redzēt kāds Katrai savu krāsu gammu, nu? Jā. Ilonē, piemēram, visu laiku salāt zaļa. Jā, to mēs zinām, ka Ilonai vienmēr būs zaļš. Jā, bet, nu, Tāpēc jūs viņu nepaņēmāt. nē, visi tiek laipni aicināti un vēl joprojām tiek aicināti, lai mums tiešām ar vien vairāk vajag. Ka nevar izstādīt visu, mēs Nu, vēl ne. mājās aiznesām. Jā, mums Vēl visām viņam. Es audu tavu. Es pat dabūju vilku mugurā. Jā. Ar to izstādīšanu, tas taču ir ārprāts. Šitā, tā ir augus to tādā gadā, un šitas saka arī goguļs, un tas ir šitāds... Nu, Inita nezin to vērtību, jo, piemēram... Es zinu, bet mēs nevaram. Mums vajag, lai viss kopā labi, es saka, nevienam ārzemniekam tas neinteresē. Viņu interesēs
šitās arī gribēja labi vecās, nu ko? Šitā tas pats, šito viņi tanī gadā, un šitā tanī. Tad jautājums, kurš ir Jautājums. Cik tad, jā, šito visu ņemtu pilnu. Jā, nu, ja kādam interesē visi tie nosaukumi, krašņi un Es domāju, ka noteikti tos pēc tam, tad iesim jātaisa. Nu, mēs tieši tā, mēs esam ļoti raiti tiešām arī iekļaušies. Tagad tieši tā, kuram kas vairāk interesē individuālās pārunās, tad tālākiem pārsteigumiem, kurš mums pret Kristīnu teica, ka ir kaut ko sariktē. Es arī gribu kaut ko pateikt. Jā. Bet šitas jums tātad uz kreņiem? Paldies. Tad nepašījos. Nu, paldies, Pāri, personāls dienas. Jā, nu, kur tad ir Kristīna? Zinu, ko es man liekas, man tā liekas tuvākā kaimiņiena un viņas lielākā klotne, jā. Un viss jau tas Buksas visā, jā. Es arī vēlos pateikt dažus vārdus. Pirmkārt, es vēlos pateikt paldies Initai par šo brīnišķīgu ideju. Mūsu Jūrkānas šajā īpašajā gadā, kad Jūrkānas svin savam vārdam 100 gadus, rīkot šādu tik īpašu un brīnišķīgu izstādi ar mūsu pašu Jūrkānas iedzīvotājiem. Un paldies, Kodē, par to, ko jūs darat, par jūsu vaizbrīgs, kurš pārto par tādu kā uzdevumu, nes tālāk mantojumu, ievest vilainais segās un brunčos savu un Jūrkānas stāstu. Un man ir ļoti liels prieks arī par jaunajām māksliniecēm un par jūsu drosmi šodien izstādīt šos darbus un ļaut cilvēkiem viņus novērtēt, ka jūs rādat. Un es ticu, ka kādreiz mēs noteikti varētu Mēs katrai taisīsim katrai savu, jo mums Jūrkānai ļoti, mums ir jaunieši un ir talantīgi jaunieši. Paldies! Un ko es vēl novēlētu jums, lai kur jūs būtu, jo dzīve katru aiznes kaut kur tālāk, tad lai vienmēr Jūrkāna ir jūsu sirdīs, un vienmēr jūs atceraties par Jūrkānu, jo Jūrkāna arī jums noteikti atpūšas. Paldies! Es drīkst pieminēt Initas to turpināto. Viņa teica, ka ies pensijā kādiem jāpārņem. Jā, un Mēs arī drīz paliksim vecas stuņas, nākat atpakaļ stuņas. Tas vairāk uz Annijas attiecās, ka Annijai, jā, mēs drīz arī vairs nevarēsim padziedāt. Jā. Un man ir mazs pārsteigums jums, lai jums Es vēl būtu. gribu par to kopā, par to Jūrkānu, bet es gribētu teikt par to mākslas skolu. Ar katru te individuāli aprunājoties, arī mēs nonācam pie secinājumu, ka ir jau tā. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks, kurš tajā mākslas skolā, kaut vai vismaz iet, bet, visam skaisti, ja beidz. Arī tad, ja viņš neiet šo mākslas ceļu, tas viņa skats, kā viņš uz dzīvi skatās, ir pilnīgi cits kā bez tās skolas. To mēs tā visam tā nav. Tā viņš ir. Un lai jums būtu spēks arī turpmāk darīt to, ko jūs darīt, un darīt vēl vairāk, es jums dāvināšu maisīti. Šis ir pirmā dāvana, un tad nedaudz vēlāk sekos vēl viens pārsteigums. Tas varbūt ar vienu akciju redzēju. Tagad miesēpēc veistu. Jā, tagad miesēpēc veistu.
tur paskatīt. Labi, mēs pastaigājam. Tā, un galvenajā brīdī, kad es, jā, varbūt vēl kāds grib ko tomēr pateikt, ka tā pārsteigums nogatavojam. Tā, mīļā, tas kā nevis ūdens. Kur ir ūdens? Pats kaut ko nojas zemē. Thank you.